Labvakar, siltajā un saulainajā Latvijā. No pusstundas saulainās Londonas, un pēc tam atkal pēc pusstundas ir kārtīgs grāviens, un tad atkal ir saulīt. Tā mēs šodien un vakar izklaidējamies. Padod man lūdzu ziņu, vai tu mani dzirdi? Vai es nešņācu, vai es nečerkstu? Un es īstenībā, es sēžu un gaidu, kad es varēšu runāt, un man ar katru minūti kļūst ar vienu bailīgāk, jo es esmu tādās pilnīgā satraukumā par to, kā es braukšu uz Latviju, ja? Un tas jau ir pēc praktiski nedēļas un pāris dienām. Un manā dzīvē būs tā, es to tā esmu ieplānojis, manā dzīvē būs tā, ka reizē arī ar šo atbraukšanu vēlreiz atkal atgriešanos uz brīdi Latvijā, un viennozīmīgi tur viens no burvīgākajiem mirkļiem būs šī dzīves elpas nometne, tad, kad es atgriezīšos atpakaļ, man būs cita dzīve, jo es būšu kaut ko būtisku, ļoti svarīgu, kaut ko būtisku, neteiksim svarīgu, jo tas man vairs nav svarīgs, bet kaut ko ļoti būtisku būšu atstājusi aiz sevis, kaut kādus vārdus būšu aizslēgusi, jo tas man vairs dzīvē nav vajadzīgs. Bet es esmu ļoti, ļoti satraukusies gadījumā. Un sveiki visi mani mīļie, gan tie, kurus es pazīstu, gan tie, kurus es nepazīstu. Šis mēnesis man dzīves elpā mājas ir tāds interesants mēnesis. Ar mani tiekās VIP, ar mani tiekās tikai VIP personas. Jo viens bija kurs sievietēm, kur mēs tādā ļoti tādā slēgtā veidā un tādos īpašos apstākļos strādājam ar savu sievišķību un varam viņu vaļā un mācamies lidot un būt tauriņi visās dzīves situācijās un būt sievietes ar lielo burtu un būt sievietes visos procentos, kā mēs to vien spējam, un nevis vārdos, bet tiešām reāli darbos un sajūtās un īstenībā savā estībā. Un otrs kurs, kas man šajā mēnesī bija, tas bija mini coachings, viens mēnesis, kurš izmainīs tavu dzīvi. Ļoti interesanti mums. Un es pieņemu, ka es patiešām centīšos jo ātrāk iespējams, jo labāk izsludināt nākamo šādu coachingu, jo man arī ir jaunas idejas, kā vēl to varētu darīt, pateicoties šim te fantastiskajiem cilvēkiem, kuri ir šajā kursā šomēnes. Un es ceru, ka 31. maijā, kad mums būs noslēgums, tad mums būs liela balle. Un, ja kāds sēž un klausās, es arī tur gribu būt. Viss dzīvē notiek tad, kad tam ir jānotiek, seko līdz dzīves elpas informācijai. Un, kā es jau solīju, ka es ļoti, ļoti drīz centīšos atkal šo te pašu mini coachingu atkal iesākt citiem gribētājiem, nākamiem gribētājiem, vai varbūt arī jau vēlreiz tiem, kas zina, kas tas ir un kā tas viņu dzīvē strādā. Bet man ļoti pietrūkst vispārējo. ļoti pietrūkst vispārējo, tāpēc es lielu daļu no jums ceru apskaut un sasmaidīt, sataustīt un sajust dzīves elpas nometnē. Un savukārt vienu citu lielu daļu no jums es gribu sastapt jūnija beigās, jau pēc Jāņiem, 26. un 27. jūnijā, kad mums būs baiļu transformācijas maratons. Un nevis baiļu maratons, bet baiļu transformācijas maratons. Un šīs nodarbības rēķināties ar to, ka viņas būs patiešām, viņas var ievilksies pēc Latvijas laika, ja nemaldos 8, bet viņas patiešām varētu ievilkties, jo tas patiešām būs maratons. Un ko mēs tur darīsim? Iesākumā es iepazīstināšu ļoti nedaudz ar baiļu veidiem, ar to mazliet tādu paplašināšu lielāku redzesloku par to, kā viņas rodās, ka mums viņas ir, vai mums viņas ir vajadzīgas, un ja vajadzīgas, tad kāpēc, un kas tieši ir tās bailes, kuras mums būtu vērtīgi transformēt. Ja? Un tad mēs iesim praktiski cauri veselai rindai dažādu baiļu transformācijas veidiem, dažādiem, vairāk pat kā 20. Un ne visus vēl iespējamos, protams, ka mēs skarsim. Ja? Un katrs no jums varēs
Katrs no jums varēs, kā saka, piemērīt pie sevis, kurš no šiem veidiem jums vislabāk dara, kurš jums patīk vai kādas bailes jums ir. Jo mēs viņus mēģināsim arī nedaudz klasificēt, kaut gan beigu galā, ne beigu galā, beigu gals mums būs kaut kad citreiz, ja? Bet ir dažādas versijas par to, kā tad šīs te bailes rodās un kas viņas īsti ir. Un ir versija, ka patiesībā sakot, ir vienīgas bailes, kādas mums visiem cilvēki ir, un vispārējo baiļu nosaukumi ir atvasinājumi. Tad strādāsim ar šiem atvasinājumiem, kā mēs viņus katrs atpazīstam. Kāpēc ir vērtīgi strādāt ar bailēm? Es domāju, ka man tev nav jāstāsta. Ka man tev nav jāstāsta divreiz, kā tavas bailes ierobežo tev pašu tavu dzīvi, sākot no ikdienas sīkumiem, kur tu savu baļu dēļ vai savu fobiju dēļ atsakies vai nepiedalies, vai saki, es jau to nevaru, jo man beidzot ar šīm te neapzinātajām bailēm, kas tev traucē, varbūt spērt lielāku soli uz priekšu kaut kur, gribēt vairāk no dzīves, gribēt skaistāku savu dzīvi vai iekšēji gribēt, tā arī nekad šo te soli nespērt. Un vēl viena liela tāds uzsvars, ko es likšu šajā te baiļu transformācijas maratonā būs, mēs runāsim īpaši, mēs strādāsim ar to īpaši. Ko nozīmē īsti teiciens, piemēram, paskatīties bailēm acīs? Ko tas īsti nozīmē? Un viena no lielākajām kļūdām, kādu, diemžēl, dažreiz arī dara profesionāļi, salīdzinoši profesionāļi, kurus kaut kādās situācijās piedāvā klientiem strādāt ar šo te emociju bailes, tad vai tādu vienu no lielākajiem mītiem attiecībā uz bailēm pašiem cilvēkiem, ka pietiek būt tikai drosmīgam un tad visas bailes atkāpsies. Ja? Vai, ja tev ir bail no liftiem, tad vienkārši kāp liftā iekšā un brauc, un tad tās bailes atkāpsies. Vai tā ir, vai tā nav, un ko tad patiesībā nozīmē skatīties bailēm acīs un kā to darīt praktiski? Tāpēc gatavojies uz tādiem diviem interesantiem vakariem. Bailes transformēt nebūtu nenozīmē, ka tas ir sāpīgi. Tas var būt ļoti jautri dažreiz, un tās bailes arī atkāpjas. Un ļoti gaidīšu tevi šajos divos vakaros. Vēl jūnijā, arī, man liekas, tūlīt pēc Jāņiem 25. vakarā, ja nemaldos. Mums ir tikšanās sieviešu kursa buduārā. Tas ir tām dāmām, kuras jau ir bijušas šajā kursā. Mēs tur tiekamies Kruzuļainajā buduārā. Atkal pasēdēt, mīlīgi parunāties, uzbužināt savas sajūtas, uzbužināt savu sievišķību, lai visu vasaru varam patiešām ziedēt un būt laimīgas. Tāpat kā daba apkārt mums vasarā viennozīmīgi vienmēr izskatās vienkārši pārlaimīgi, un lai mēs turētu līdzi un varētu būt tāds pašas. Lūk. Ja tev ir kaut kas jautājums, tad droši tu vari man uzjautāt tieši tagad, lai es tev varu vēl atbildēt. Un tas, ko es tev gribu šodien iedot līdzi tavai tādai pauniņai, kā tu vari ik pa laikam pastrādāt ar sevi vai mainīt savu garstāvokli, ja tev ir nepieciešams. Un īpaši tādos brīžos, kad nekā nav. Kad nekā nav, ko tas nozīmē. Tas, piemēram, tu zini, ka tu faktiski savā dzīvē būtu pilnīgi bezpalīdzīgs, ja vienā jaukā dienā mums pazust tāda lieta kā elektrība. Ne? Mēs netiktu ne pie siltas tējas, mēs netiktu ne pie ziņām, mēs nevarētu lāgās saprast, kā mēs sadabonam rokā savus radiniekus un pat bērnus brīžam. Ja? Un kā tavu dzīvi būtu spējīga apstāties, ja nav vienkārši elektrības. Tad es tev piedāvāju variantu, kā tev vajag, ja tev vajag tikai papīru un kaut kādu zīmolu. Ja tev nav pie rokas papīrs, tad tev pietiek arī ar jūrmālas smiltiņām vai kādām citām smiltiņām, vai tu zini, ka, atceries bērnību, tu biji spējīgi zīmēt jebkuru un jebko, un ar jebko. Ar nagu vilkt sienā bildīt vai darīt vēl visādus brīnumus. Tāpēc, ja tev pirmais ir meklēt papīra zīmoliem, izlīdzēsiet. Un šī
ko es tev tagad došu. Tā ir tāda, es ļoti, ļoti ilgi domāju, ļoti, ļoti ilgi viņu analizēju. Un tā ir tāda tehnika sako, ja kāds ir, tie, kas ir bijuši gandrīz klausījušies ļoti daudz, tie dzirdējuši par enerģiju, par attīrīšanos, par astrālajiem parazītiem, par mandalām, par visādām šīm te ārkārtīgi svarīgajām lietām, un no visa tā, un vēl ēnkuri mums bija, ja, un paradumi, un es to visu saliku vienā tādā ļoti spēcīgā un īpašā rituālā tev, kuru tu vari veikt, ja gribi 20 reizes dienā, ja gribi vienreiz dienā, ja gribi vienreiz mēnesī. Kad tev ir gribēšana. Un rituāls ir tāds, tagad arī lūdzu, tagad uzreiz izdarīs, tu paķer kādu lapiņu, tu paķer kaut kādu zīmolīti, un tagad seko līdz manām instrukcijām, un lai tu būtu izpildījis, lai tu zinātu, kā to darīt citai reizei. Gatavs? Tātad paņemam lapu, un no šīs te lapas zīmējam maksimāli lielu, cik pa šo te lapu varam, bet atstājam apakšā vietu. Uzzīmējam to, ko mēs saucam par apli. Ja? Nu, es teoriju laika taupīšanas dēļ nestāstīšu, kāpēc apli. Tu pats zini. Ja nezini, nāc uz dzīves elpas nodarbībām, uzzinās, kāpēc aplis ir tik svarīgs. Tātad uzzīmējam apli. Tad, kad jūs esat uzzīmējuši apli, tad maksimāli lielu pa visu lapu. Es arī viņu zīmēju, kamēr tu zīmē. Tad, kad aplis ir gatavs, tad tu apakšā zem šī apļa tā ļoti svarīgi, tā ar tādu visu savu pašcieņu, visu savu svarīgumu, visu savu vērtību, kāda tev ir. Arī tev šobrīd liekas, ka necik nav, tad sakopo visu, cik tu vari šobrīd atrast. Un uzrakst savu vārdu. Uzrakst savu vārdu. Tātad apakšā zem šī te apļa. Ir? Padod man lūdzu ziņu, ka tu esi kārtībā. Tu zini, ka tavam vārdam arī ir ļoti liela nozīme. Raksti to vārdu, kas tev patiešām ir tavs vārds, kādā tu sevi atpazīsti dēvējam un kurš tevi sildē. Kādam ir 2 vārdi, tad izvēlies to vienu, kuru pasaucot, tu viennozīmīgi vienmēr atgriezīsies. Tātad vārds ir, aplis ir. Un tagad tā, domās sadali šo apli vertikāli uz pusēm, domās, ne ar pilspālu, ne ar flomasteru. Domās sadali šo apli uz pusēm un arī horizontāli, lai tev domās ir tā kā šie 4 segmenti viss salīdzinoši vienādi. Jā. Un tagad augšējos 2 segmentos iedomātajos. Katram šim te segmentam salīdzinoši pa vidu tu iezīmē punktu. Tātad tev būs augšā 2 punkti. Tev būs augšā 2 punkti, tie būs reālie. Sadali vertikāli, horizontāli, sanāks 4 segmenti. Augšējos 2 segmentos iezīmē centrā salīdzinoši punktu. Zīmē viņu tādu treknu to punktu, tādu lielu treknu punktu jau gribi, vari vilkt arī virpulīšu. Virpulīšu vēlams vilkt pulksteņa rādītāja virzienā. Tā. Ļoti labi tiem, kam gatavs. Un tagad apakšējā segmentā. Ļoti uzmanīgi klausies. Tagad apakšējos 2 segmentos iedomātajos. Tāpat atrodi viduspunktu vienam ar acīm un viduspunktu otram ar acīm. Savukārt iedomātāji viduslīnijai, es zinu, ka sarežģīti, bet mazliet ieskiepies, ja būs labi. Bet šeit viduslīnijai vertikālajai atrodi tā kā, 1/3 šo punktiņu iedomāto. Un pēc tam savieno no kreisās sektora, segmenta, šīs viduslīnijas iedomātā punktiņa, savieno ar liektu līniju šo te viduslīnijas 1/3 no apakšas un atlikušā segmenta sektora viduspunktiņu ar liektu līniju. Ja? Es ceru, ka tu saprati un ka tev sanāca.
Jā, ļoti labi. Kas tagad ar to ir jādara? Kas tur sanāca? Ir jādodas pie spoguļa. Ja nav spoguļa, tas nekas. Un jāpieminē, vai es šodien es tā izskatos, vai es šodien tā jūtos, un vai tas esmu es. Šis rituāls ir ārkārtīgi dziļš un spēcīgs. Pielietojams jebkurā brīdī, kad tev ir nepieciešamība. Noteikti māci bērniem, bet reizēm ļauj saviem bērniem šo rituālu atgādināt tev pašam. Jo tavu pašu seiņu piemērīt tam pašam vislabāk sanāks, vai ne? Tādu seiņu, kādu es šodien vēlos. Tāds, lūk, ir rituāls ar visiem sakrālajiem punktiem, ar visām dziļajām zināšanām. Un, nē, man nav. Eva, ja tu, super, būs, jā. Un es atvadīšos no tevis ar video, kurš ir tāds, ar kādu mēs sākām šī mēneša coachingu, lai noskaņotos uz to, kā tas dzīvē ir, kad mēs ejam un kad mēs darām, jo tikai tad, kad mēs sākam darīt, mēs īsti saprotam, mēs īsti ieraugam tieši, kas tad mums ir darāms, mums vēl ir jāpastrādā. Gan ar savu veselību, gan ar savu enerģiju, gan ar savu visu to, kas mūsu bagāžā ir, jo reizēm, kamēr mēs neesam sākuši kustināt, kamēr mēs neesam sākuši iet virzienā, kurā mēs neesam gājuši, tas, ko mēs saucam par sapņiem, par mērķiem, mēs īsti nezinām, varbūt, kas tad ir tas, kas mums līdz šim traucēja. Un tikai tad, kad mēs šos solīšus sākam iet, tad mēs redzam, mēs viņus mēdzam saukt par kļūdām, es kļūdījos. Bet, lai šī filmiņa, ko es tev tagad tūlīt parādīšu, ļauj tev paskatīties uz šīm kļūdām mazliet savādāk un ieraudzīt arī apkārt un sevī šos pašus cilvēkus, kas būs atveidoti filmiņā. Tā kā gaidu jūs gan nometnē, gan visos pārējos dzīves elpas pasākumos. Sveicienu visiem pasniedzējiem. Es vienkārši nevaru, man pilnīgi rokas bija domājot, kā es jūs visus satikšu, jo šis lidojums man šoreiz būs pilnīgi citās emocijās nekā varbūt kādreiz. Vēl atpakaļ, kādu laiku atpakaļ, kad es lidoju uz Latviju. Un paldies jums, paldies dzīves elpas klausītājiem, paldies Evai un paldies visiem pasniedzējiem, kas jūs tur esat. Jūs esat vainīgi, ja tā var vispār teikt, pie tā, ka man ir tik fantastisks sajūtas. Lūdzu, un video. Mums tāds filmu vakars šodien.